Mana vizualizācija elpošanai ir tā kā kalns. Tad es elpoju. Un es pat arī paceļos uz augšu. Un es nolaižos mazliet lejā. Un viņš iet apmēram šādi. Man liekas, ka elpošana varbūt ir līdzīga tofu. Tajā ziņā, ka tu vari tieši meditācijas laikā ļoti daudz piedāvāt tam. Man liekas, ka ļoti viegli piefantazēt tieši sakarā ar elpošanu. Es jūtu to augstumu, kas iet ar manam nāsam, un kā tas gaisa aiziet man rīklā un vēl tālāk. Un pēc tam es jūtu, kā tas gaisa paliek, tas siltāks plaušās. Es sajūtu savu ķermeni no iekšpuses, tā kā, ja būtu kā balons, tad es viņu sajūtu, kā no iekšpuses viņš izplašās. Tad, piemēram, ja es iedomājos, ka tā ir tā kā balta gaisma, kas pilnībā iztīra visas iekšas, tad es to ļoti viegli varu izdarīt. Tagad es cenšos neelpot, nezinu kāds. Es jūtu to šeit, krūtīs, pa vidu. Tā kā tek cauri, sanāk tā kā gar augšējo plakni, I guess, manam, kaklam, dagunam un tā tālāk. Šeit, tā kā šajā daļā. Tā kā tu, te, un te, tad sanāk. Un šeit tik iekšā. Un tad es visvairāk jūtu, man šķiet, elpu tieši vēderā, vairāk nekā es jūtu plaušās. Tad tu velc, un tad te viņš sakā tā, ok, viņš iet cauri, un tad viņš noiet, un tad viņš tā viegli atnāk. Ka tas ir tāds checkpoints, ka tu atceries, ka tu esi dzīvs un arī mirstīgs. Elpošana ir, man liekas, tāda atvēršanās. Tu ļauj savu pasaulē ieiet iekšā. Un tad to parasti dara caur degunu. Tu skaties uz to lietu, ko tu gribi ielpot, un tu viņu velc sev klāt, bet caur degunu. Tas ir kā tu paņem ar roku, bet tas vienkārši tā. Es to varētu aprakstīt kā tādu tā kā švāmes procesu, ka tu uzsūc skābekli un tad izlaid ārā ogliskābo gāzi, bet tas ir vienkārši, kas iziet tavam ķermenim cauri. Un iedomājies, ka šajā matērijā tu paņemtu mazu gabalu, tādu iekšēju gabalu vienkārši ar roku un izraut ārā, kā tu būtu plastilīns. Ja? Un tad tu justu, kad tā vietā, lai tev būtu sava tā matērija, tev kaut kas ceļo pašo, kaut kas tāds daudz vieglāks par tevi. Tā sajūta ir tāda, ka tu visus muskuļus velc kopā un tad atlaid viņus. Jā, tu tikai jūti varbūt drusciņu caur malām, bet tas ir tukšums tur. Es esmu tukša un es esmu izspiesta. Tā kā tās mantiņas, ko tu vari saspiest. Saspiež pudeli. Tā kā tu ieliec pudeli ūdenī, saspiestu jau, jo tur nekā nav. Tu ieliec viņu saspiestu, un tad tu viņu tā kā ver vaļā, un tur pildās tas ūdens. Kad tu tā kā ūdens švami, kad tu uzsūc ūdeni, un tad tā kā kad tu viņu izšņaudz vai atlaid vaļā un ļauj iztecēt tam, tā kā iztek arī tas iekšējais bišķīt, kad tu centies vienkārši atjaunot savu iekšas bišķīt, jā, ar skābekli. Un tad tu ir piepildīts tas ūdens, tā pudele ar to ūdeņu, tu esi viņu atlaidis, viņš ir atplaties, un tur ir piepildījusies tā telpa. Un tad viņu atkal saspied, un viņš atkal iziet ārā. Mēs varam pamēģināt kopā. Tā kā katru reizi, kad es staigāju, es jūtu, kā vismaz ķermenis kaut kā rēģē uz to, un ka manas rokas kratās, ka mani pleci iet uz priekšu viens otrs. Es esmu pamanījusi, ka tad, kad es lieku soli,
man saspringst dibens. Tā kā viens vaigs, tas, kas ir uz apakaļ, viņš saspringst. Un tu jūti, kā arī tavs celis nedaudz saspringst, kā tavs tā kā tie augšstilbi, šeit vai ne, ciska, kā viņi saspringst, viņiem tāds, okay. Es jūtu kaulus, es jūtu savus gurnus, un man gribās ik pa laikam tā kā savu celi, tā kā pišķī kaut kā pakustināt, pakrakšķināt. Balans, krišana, jo tad, ja tu katru daļu dari kā cīņu, tad tu nogursi, tāpēc tev vajag paļauties arī uz to krišanas brīdi. Staigāšana tas ir kā laiks, šķiet. Visvairāk līdzinās ar laiku, jo tu virzies kaut kur un tu dari to ar šo zināmo ritmu. Jā, tad tas ir, kā tu pats izvēlies veidot savu laiku. Un atkal, un tad ok. Tas kājas tik ļoti pašas no sevis kustās šādi. Un es nesen uzzināju, ka tas ir tā kā jau tev veidojās, jau tagad tu esi zīdainis mammas vēderā. Mātes vēderā, jo tā kā māte staigā un tad tā kā notiek tā svārstīšanās no vienas puses uz otru. Tu jau jūti, ka tev mamma staigā šitā te, vai ne? Un tad tu jau zini, ka viena kāja iet pēc otras. Tā kā šūpo kājas tā kā abas reizē, bet vienu pēc otras. Un tad es tiešām jūtu, ka tas ir tik ļoti pats no sevis nāk. Vispār, lai tu staigātu, tev jābūt kaut kāds mērķis, kāpēc tu to dari. Un, jā, no sākuma ir jāizlas kaut kāds mērķis, tā kā sākuma punkts un beigu punkts, kur tu gribi iet. Un virziens, uz kuru pusi un kāpēc. Sāksim ar to, kad ir jākustina viena kāja un tad otra kāja, vai ne, tu reizē, tad tas ir leciens. Tas vairs nav solis. Es sev ielieku disbalansā, un tas man liek gribēt nokļūt atpakaļ balansā. Bet es nevis palieku turpat, bet es veidoju disbalansu un krītu uz priekšu. Pamēģināt pastāvēt uz vienas kājas, ticēt sev, ka tu noturēsies, lai līdz tam brīdim, kad tu vari uzlikt otru kāju. Un tad ir atkal tas pats izaicinājums, ka tev jāuzticās, ka tu noturēsi sevi šitās kājas. Es krītu, bet es to daru labāk. Tāpēc papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals. Līdz ar to mans balans arī mainās no vienas kājas uz otru. Tā kā tāds trust fall visu laiku. Mums jau tā doma ir, ka solis sākas no kājām vai no gūžām. Tāpēc, manuprāt, pirmās kustības ir tieši tie muskuļi gūžās un augšējās kājās sasprindzināti un kāja paceļās. Un tad tā svara pārnešana, tas balans, kaut kā, es pat nezinu, kā šo varētu raksturot. Tu principā vienā momentā krīti uz priekšu. Un tad atkal atkārtojas tā pati kustība ar otru kāju. Priekšā sev vairāk kā zem deguna, tā kā tālāk tā. Un tad tu ej, atkal svars. Un tagad, ja es nedomāšu, kā es eju, tad tā kā tas pats tikai ātrāk un vieglāk. A. Man saspringst mēles vidusdaļa, un es jūtu, kā šeit sānos ienāk gaiss. Tā kā, kad vaigu iekšējais kaut kāds viņš tāds paplašās nedaudz, vai ne? Un tad mute, pati mute, kad viņa kustās, un tagad ir tā skaņa, vai ne? Tad tas ar to mēli, jo viņi skrien gar zobiem, un tad tas gaiss tur nāk iekšā un ārā atkal, jo mēs paralēli vēl elpojam, ja mēs atceramies to pudeli.
mēs vēl elpojam. Jā, un es jūtu siekalas, kas man palīdz runāt, jo viņas ir kā lubrikants man emēlē, lai es varētu visu jums šo izstāstīt. Jā, viņa lūpas varās plašāk, viņas varās šaurāk un plašāk, šaurāk, vertikālāk, horizontālāk, un tad viņas aizvers. Nu, man tāda sajūta, ka tā kā man elpa zūd, es nevaru pelpot pa starpām, un es jūtu savu mēli, es jūtu savas mutes slapjumu vai sausumu, un es jūtu, ka bišķīt tā kā kaut kas te rīklē tā kā sāp. Vai nesāp, vienkārši ir, kaut kas eksistē. Man vienmēr ir tāda dīvaina sajūta kaklā, tā vibrējoša sajūta, kuru es apzinos tikai, kad es apzinos, ka es runāju. Un ir tāda sajūta, ka arī visas tas domas, kuras izteikšu ar savu balsi, ir vairāk apdomātas. Un es nekad nevaru saprast, cik īsts ir tas, ko es runāju, kad mani klausās. Arī, kad es runāju, es vienmēr aizdomās par to, ka es jūtu savus zobus un savu mēli, un cik tas ir dīvaini, un cik viss ir mitrs. Ui, nu jā, nežēlīgi. Man liekas, ka tas tikai domas, mēs kaut kā mācāmies domāšanu kopā ar vārdiem, un kad laikam mēs iedomājamies, ka tā kā mēs iemācāmies vārdus, tad mēs tikai arī vārdos spējam domāt. Un šķiet, kaut kas tāds bija. Un tad sanāk, tās ir domas, kuras pilnībā tik ļoti automātiski tavs prāts izmanto visu nepieciešamo, mans prāts varbūt vismaz, lai tik ļoti to izkošļātu, lai viņas būtu pilnībā skaļas. Un tad tajā brīdī, kamēr tu runā, tu vari domāt tikai tik ātri, cik tu runā. Un tas ir tik ļoti tā kā saiknētas lietas. Man personīgi ir tas filtrs. Man ir grūti to vienkārši runāt un par to nedomāt. Bet manuāli arī tas pats, es par to nedomāju. Par to, kā šīs balss saites man strādā, vai kā es izrunāju ar savu mutes mīmikām, kustībām. Ja tu esi mierīgāks cilvēks, tad tu spēj izdomāt un tad pateikt, lai tev ir klusums galvā, tad, kad tu to saki. Man arī ir klusums galvā, tad, kad es to kaut ko saku, vienkārši es nezinu, kas ir nākamais. Tad. Notiek lūpas sišana un mēles, lokācijas mainīšana, un tad tā kā ar balsi vai to traheju, tad nāk tās vibrācijas, ko es jūtu kaklā, un tad es tā kā kustinu muti, lai tās vibrācijas izklausītos citādāk. Nu, tā ir brēkšana, vai ne? Tur jāmāk valoda, vai ne? Man liekas, tas ir tāds tā kā starojums no manas ārā, ka es domāju un jūtu, un tad es to varu tā kā kaut kā izstarot un nodot citiem cilvēkiem, varbūt tā kā ne visā pilnībā, bet tā kā pietiekami, lai būtu kaut kāda savstarpēja sapratne, vai es dabūtu, ko es gribu, vai notiktu kaut kāda tā kā miedarbība starp mani un citiem cilvēkiem. Kaut kādā brīdī tas notiek pilnīgi automātiski, bet tomēr ir kaut kāds filtrs, ko tu kaut kādā veidā pielieto tam, ko tu saki, bet tas nāk tādā straumē. Straumē. Nu, vieglākais ir pateikt jā vai nē. Vai nē? Ok. Jā. Ja tu gribi pateikt jā, tad tev ir jātaisa tas o, man liekas, jā. Kaut kas aiziet uz priekš tā j un j. Ai. Tas ir tik jautri. Man tāds sajūta, ka tev ir jādara tā kā jā, nē arī iet uz priekšu. Un tad tas ir arī jautrs, jo tu tā kā nē, vai paga, nē, o. You know what I mean?